Dakāras rallija 6. ātruma posmā sportistiem bija jāsastopas ar pirmajām milzīgajām smilšu kāpām. Vieglu kritienu piedzīvo kopvērtējuma līderis Marks Koma. Bet pieredzējušais Luks Alfāns norokas dubļos. Labvakar un esiet sveicināti Dakāras rallija reida apskatā kanālā LRT kopā ar jums Jānis Straubergs, un pirms ķeramies klāt šīs dienas notikumiem īsts atskats, kas tad notika vakar. Un atcerēsimies, ka vakar sportisti piedzīvoja iespējams sarežģītāko un smagāko posmu šī gada sacensību vēsturē. Lūk, līdzjutēji kāpu vidū atraduši Stefana Petrāncela automašīnas aizmugurējo pārsegu. Un kā tad Stefans Petrāncels to ir pazaudējis? Viņš, līdzīgi kā Karlos Sainz, savu automašīnu bija uzlicis uz vāka, kā saka rallija žurnālā, jeb žargonā, jeb apmetis kūleni. Un lūk, kāda izskatās viņa sabojātā mašīna. Līdzīgi bija klājies arī Karlosam Sainzam, kurš pēc kūleņošanas bija pazaudējis savu automašīnas priekšējo stīklu, kāpatu un vēl daudz citas detaļas, un pats svarīgākais 200 km viņam bija jānobrauc bez stūres pastiprinātāji, kas bezceļa apstākļos patiešām nav viegli. Tehniskas problēmas bija arī Rīgas rallija reida komandas braucējiem, un par tām vairāk no notikuma vietas mums pastāstīs Normunds Avotiņš. Un 5. etaps, jeb vakardien Dakāras rallija reidā, patiešām bija visgrūtākā, kāda līdz šim ir bijusi. Vēl īsti pat nav skaidrs, kā mēs no tā visu izkūlāmies, bet izkūlušies esam. Bet sākās viss ar to, ka Māris Saukāns apstājās 70 km no ātrumposma starta ar beigtu sajūgumu, un Andris Feldmans ar beigtu amortizātoru bija mazliet tuvāk. Un tad tika uzsākta tāda kā glābšanas operācija, kuras laikā tad Andris Dāmas mēģināja gan pa telefonu palīdzēt ar padomiem un arī mēģināt nokļūt pie mūsu sportistiem. Bet tas viss prasīja tik šausmīgi daudz laika, ka iestājās tums un bija skaidrs, ka viņi neizbrauks šo ātrumposmu, tāpēc, ka vienkārši ātrumposmu beigās bija 20 km kāpu, un kā Enārs Vinters stāstīja, tādu kāpu, kāds viņš pat Emirātos nav redzējis, un tas nozīmē, ka tumsā tur vienkārši nebija ko darīt. Un kamēr mēs tā spriedām, bija iestājies laikam pulkstenis apmēram 8-9 vakarā, un tad jau mēs gājām pie organizatora un mēģinām noskaidrot, kā mūsu sportisti varētu nepabeidzot šo ātrumposmu un tomēr palikt sacensībās, jo uzstādījums ir tāds, ka ir jāfinišē visos ātrumposmos, lai finišētu visā rallijā. Un kamēr mēs tur staigājām no viena pie otru un mēģinājām kaut ko noskaidrot, pirmkārt uznāca nenormāls negaiss, kas visas kārtas sajauc un pagarināja pasākumu vēl pa kaut kādu pusotru stundu, un pēc šī negaisa tad oficiālā brīfingā tika paziņots, ka ātrumposms ir apturēts un visiem ir jābrauc no ātrumposma ārā un jātiek līdz divokam. Vēl joprojām, šobrīd es nezinu, cik liels sots ir ieskaitīts tiem, kas neizbrauc ātrumposmu līdz galam. Pilnīgi iespējams, ka tās ir 4 stundas, bet varbūt arī, ka nē, jo rezultātiem ir pilnīgs haoss un īsti skaidrības, kas te notiek, nav. Un šajā gadījumā mazliet žēl ir Jāņa Āža un Aināra Prinča, par kuriem šīs Saukāna un Feldmana glābšanas operācijas laikā nebija pilnīgi nekādas informācijas, un mēs bijām pārliecināti, ka viņi sen jau ir finišējuši, un pārbraucienā caur benzīnu tanku uzpildot degvielu dodās uz divoku, bet kad bija pagājušas stundas 4 vai 5, un viņi joprojām nebija devuši ne ziņu, ne arī parādījušies, kad mēs sākām viņus meklēt. Un tikai tad, kad Māris Saukāns un Andris Feldmans bija tikuši uz šoseju, satikušies ar asistentu tehniskās palīdzības mašīnām un uzsākuši ļoti, ļoti garu 5 stundu ceļu uz divoku, tikai tad pienāca ziņa no Jāņa Āža, izrādās, ka viņi tomēr ar pārcilvēciskām pūlēm šo ātrumposmu bija izbraukuši, pēc tam lielāko daļu jau tumsā. Bet kamēr viņi brauc, šis ātrumposms tika apturēts, un iznāk tā, ka viņu šis rezultāts laikam netiks ieskaitīts, jo viņam jau pirms viņa finiša tika iedots vienkārši jauns starta laiks uz nākošo ātrumposmu, vadoties no tā, ka ātrumposms atcelts vai pārtraukts, un līdz ar to vienkārši starta numurs secībā, kas nav finišējuši, viņš tiek piešķirts. Kādu rezultātu radīs visu kopumā ir ļoti grūti pateikt, bet ir arī zināma mācība.
Viens ir tas, ka Andris Dāmas ir izdomājis radikālu veidu, kā izbeigt problēmas ar Māra Saukāna automašīnas sajūgu. Kāds ir šis risinājums, mēs noskaidrosim drusku vēlāk, bet tā problēma laikam ir tāda, ka šis mezgls ir pārāk precīzs un pārāk, muļķīgi teiks, nostrādāts, lai varētu darboties šādos apstākļos arī tad, ja, teiksim, ir ļoti, ļoti putekļēns un arī lien iekšā putekļi, un viņi tiešām lien tur iekšā. Un kāds būs šis risinājums, to esmu pastāstīt droši vien, ka visticamākais, ka rītdien. Droši vien, ka būs risinājums arī ar Andra Feldmanu mašīnu, jo viņai nav dārgie donori amortizētors parasti Proflex, un arī šī iemesla dēļ visticamākais amortizētors salūz, jo Andris Feldmans ļoti, ļoti saudzīgi. Bet šā vai tā, 6:00 no rīta Māris Saukāns ar Dīdzi Zariņu bija iebraukuši ātrumposmā, iebraukuši bivakā. 2 stundas pirms viņiem ieradās arī Jānis Āzis. Jāņāža mašīnai bija sasīts nedaudz aizmugurs, savukārt Mārim Saukānam priekšu, jo viņi tajā stresa apjukumā tumsām putekļos bija ieskrējuši viens otram aizmugurē, bet bez nekādām tādām tehniskām sakām, vairāk tāda estētiska bojājuma. Un principā Māris Saukāns, es redzēju, pirms izlidošanas uz nākošo bijoku, kad viņš gaidīja, kad automašīna tiks saremontēta un pēc 2 stundām viņš varēs doties ceļā. Un tieši tā viņš arī izdarīja. Runājot par noskaņojumu, Māris un Saukāns ar Dīdzi Zariņu bija ļoti apņēmīgi. Jo, protams, ka Māris tādas lietas uztver diezgan emocionāli, bet viņam ir liela apņēmība vienmēr turpināt. Un viņš šajā situācijā, kad ātrumposms tika apturēts un tā tad netiek pārtraukt ieskaits sacensībās, uzskatīja par ļoti labu zīmi un ieskaits sacensības turpināt. Kas jāsaka pa Andri un Kristu Feldmaņiem, tad cik man stāstīja, tad viņu noskaņojums ir bijis stipri drūmāks. Viņi laikam nebija gatavojušies uz šādu iznākumu, bet jārēķinās to, ka katrs nākamais ātrumposms līdz atpūtas dienai būs arvien grūtāks, un tieši tāds arī notiek. Un visticamākais, ka pēc atpūtas dienas būs vēl grūtāk, jo tad būs atakams tūkstnesis. Bet, labā ziņa ir tā, ka visas 3 mašīnas vienā vai otrā vietā 30, 40, 70 vai 1. simtā brauc. Kāds ir šis rezultāts? Ja šobrīd ļoti grūti pateikt, un kopvērtējuma rezultātus galīgos mums šķiet, ka mēs uzzināsim tikai tad, kad startēs nākamais ātrumposms uz Čīli. Vienīgais lielais prieks mums ir par Eināru Vinteru, kurš ļoti labi turās, joprojām labi brauc, vieta kopvērtējumā varbūt vairs nav tik laba, un nākās viņam arī cīnīties līdz ar to ar putekļiem, jo jau viņš startē nevis elites grupā, kur sportisti startē pa vienam un ik pēc 2 minūtēm, bet tā, ka tur tādā bariņā nākās braukt. Bet viņš ļoti kaut kā labi ir adaptējies šiem vietējiem apstākļiem un tām atšķirībām, kas ir starp Dienvidameriku un Āfriku. Un tas viņam ļoti, ļoti nāk par labu. Savukārt runājot par braucējiem, ir tā, ka viņi arī paši atzīst, ka dažas lietas ir pārsteigums, un kad faktiski par to nekas nebija zināms, jo lielai daļai dalībnieku šis viss bija tāds terra incognito, un ja tā lielos vilcienos ņemt, tad faktiski neviens jau neko par šo ralliju nezina. Tāpēc mēs mācāmies, mēs visi, šie 1600 cilvēki, mēs mācāmies ar katru nākamo ātrumposmu. Lielākās problēmas šodien varētu sagādāt brīdī, kad sportistiem nāktos šķērsot upes gultni, kura bija pārplūdus, un tas arī bija galvenais iemesls, kādēļ ātrumposms tika saīsnāts, bet šobrīd mēs redzam, kā trasē ir apmaldījies vakardienas ātrumposma uzvarētais Džonas Strīts. Atcerēsimies, ka viņš teica, ka šajās sacensībās galveno lomu spēlē navigācija, nevis ātrums, un liekas, ka navigācija šoreiz viņu ir pievīlusi. Un šīs dienas ātrumposmā amerikānis no Vašingtonas štata finišēja ar 11. labāko rezultātu.